šodien esam nonākuši līdz 9. lekcijai. Un sāksim ar iepriekšējās lekcijas pārskatu, ko jūs atceraties no vienranga tīkliem. Un galvenais vienranga tīkla dizaina princips tas, ka nav centrālas kontrolas. Ir minimāli centralizēta lieta, kas ir vajadzīga tam sāknēšanas procesam, jo, ja nekur nekas nav zināms, tad nav no kurienes sākt raisīt to datu pavadienu. Un ekonomiskais modelis, kāpēc tādu izmanto, ir maksimāli izmantot lietotāju personīgos resursus. Līdz ar to tas ir diezgan izdevīgi, kā parastā tauta var veidot liela mēroga sistēmas, jo katrs dalībnieks tajā var piedalīties savu kaut kādu devumu. Un tas ir pēdējais vai nesenākais solis cīņā par tīkla kontroli, kā saglabāt līdzsvaru starp lielām milzu korporācijām un parasto tautu. Un galvenā problēma vienranga tīkla lomā ir, kā uztaisīt pietiekami ekonomisku un efektīvu sadarbības koordinēšanu, jo, zināma centralizācija šur tur ir vajadzīga, pretējā gadījumā nekas īsti nestrādā. Un tad galvenie vienranga tīkla uzdevumi ir nodrošināt meklēšanu, kur ar vispārīgu atslēgvārdu vai šablonu jūs varat kaut ko meklēt, un tur nodarbojās ar kontrolētu apludināšanu, kaut kas līdzīgs daudzraidei. Un kā mēs skatījāmies no BitTorrenta, daži vienranga tīkli šādu funkciju nemaz neveic, un tik un tā tie ir labi, ir izmantojami. Nākamais solis, kas prasa nelielu centralizāciju, ir angļu valodā mapping, kartēšana, jeb salāgošana, kā jūs sameklējot konkrētu resursu aprakstu, piemēram, tas ir kaut kāds fails, varat uzzināt, kādās interneta adresēs to resursu var paņemt. Un tur izmanto sadalītas jaucēju tabulas, kur katram resursam izdomā unikālu jaucēju summu, jeb hešu, un tur tādā veidā meklē. Un tad jānodrošina šo resursu lejuplādēšanu, un galvenais princips ir tāds, ka lejuplādē pa maziem gabaliem, lai varētu no daudziem lejuplādēt vienlaicīgi, daudziem vienlaicīgi arī atdot šos gabalus. Un, lai tā sistēma labi strādātu, protokolā ir jāiekļauj tādi paņēmieni, kas veicina dalīšanos ar resursiem. Pretējā gadījumā tad visi grib tikai lejuplādēt, neviens negrib augšuplādēt, un tas tīkls nestrādā. Un šodienas galvenā tēma ir atkal pievērsties bezvadu tīkliem, kas mums, protams, ir aktuāla problēma un liela interese. Un mēs apskatīsim dažas sarežģītākas, viltīgākas lietas, nekā mēs bezvadu tīkliem interesējāmies iepriekšējā pusgadā. To, ka bezvadu tīkli principā strādā līdzīgi kā Ethernets, jūs atceraties. Un kāds bija Ethernet princips, kas ir vadu tīkls? Katrai tīklam pieslēgtai tīkla platei iekārtai ir sava unikāla tā media access control mats adrese. Viņš nepārtraukti klausās to signālu nesēju, un tajā brīdī, kad neviens cits nerunā, tad viņš var runāt. Tie ir tie galvenie principi īsumā. Ja mēs raugamies uz bezvadu saziņu, tad viņi, protams, pārklāja ļoti plašu diapazonu, kādā veidā tas strādā. Ja mēs skatāmies uz lielākiem attālumiem, tad mūsdienās vadošais standarts lielākiem attālumiem ir GSM, kur tādu izmanto mobilajos telefonos. Pirms tam bija tāds novecojis standarts, kas saucās NMT, un GSM arī izmanto Ethernet principus, tikai konkrēta specifika ir bišķiņa savādāka. Un viena no tām īpatnībām ir tā, ka tiek aprakstīts un realizēts kādā veidā raidītājs un uztvērējs var pārvietoties no vienas šūnas uz citu. Šūna ir tas darbības diapazons, kur strādā viena bāzes stacija. Un šie mobilo telefonu standarti, NMT bija pirmā paudze, GSM ir otrā paudze, tagad pamazām tiek ieviesti trešā paudze, 3G, un eksperimentālā stadijā tur Liepājā eksperimentēja arī ar 4. paaudzes standartu. Tur ir dažādi konkurējoši standarti, viņi pagaidām neviens nav ieguvis pietiekami lielu noteikšanu, lai pateikt, kurš no tiem galvenais ir tāds WiMAX un LTE, un datu pārraides ātrumi arvien tiek pieaudzēti. Otrs standarts. Ātrums ir labāks nekā
mums tagad šeit? Jā, jo pirmkārt tāpēc, kad nesēja frekvence ir daudz lielāka. Ja jūs mācītos vairāk fiziku, tad jūs zinātu tādu Naikvista teorēmu, ka nevar signāla pārraides ātrums būt vairāk kā puse no nesēja ātruma. Bet ir tāda viltība, ka signālu var kompresēt dažādos veidos, un ar dažiem bezvadu tīkla standartiem ar salīdzinoši lēnu nesēju var iegūt salīdzinoši lielu pārraides ātrumu, tāpēc, ka notiek datu kompresija. Bet jūs redzat, ka, piemēram, tas Vimax un LTE 4. paaudzes šūnu telefoniem ir no 5 līdz 20 un dažos standartos 40 MHz. Līdz ar to pārraidot signālu megahertz diapazonā dabūt megabitus ir tīri iespējams. Nedaudz mazākā diapazonā ir tāds IEE standarts 802 punkts kaut kas. Viņam ir dažādas versijas, un žargonā to ar reklāmas saukli visur sauc par Wide Fidelity, Wi-Fi saīsinājumā. Un tas ir bezvadu datu pārraides tīkls. Un tam arī ir vairākas paaudzes, kuras numurē diezgan nesaprotamā veidā. Pirmā modifikācija viņam bija 5 GHz frekvencē, ir datu nesējis pie 4 megabita sekundē datu pārraide, tur dažādi ierobežojumi dēļ faktiskais ātrums kā 25 megabita sekundē. B versija ar 2 reiz zemāku nesēju frekvenci, ar teorētisko datu pārraides ātrumu 11 megabita sekundē, faktiskais 4,5 megabita sekundē, tad ir G parādīsies paaudzes, A, B, C, D, E. Kur tie starta burti ir palikušies, nezinu. Un jaunākā paudze ir N, man liekas, tas bija kaut kur no New Generation ieviests, ir arī 2,5 GHz līdz 150 megabita sekundē datu pārraides ātrums. Zīmīga lieta šim standartam ir tas, ka datu nesējs atrodas tā saucamajā mikroviļņu krāšņu diapazonā. Ja mēs raugamies uz pasaules ēteru un uz dažādiem viļņu garumiem vai dažādām frekvencēm, kas ir paredzēts, tad ir atstāti tādi logi standartizācijas komitejās, kas ir paredzēts dažādiem izmantojumiem. Un tie dažādie izmantojumi ap tiem 2,4 GHz ir viena no jomām, kurā strādā mikroviļņu krāsnis un kurā iespiedās arī kā neizmantotā frekvenču apgabalā šie te bezvadu tīkla datu pārraidei, un viņi ir nopietni konkurenti viens otram. Līdz ar to tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat mikroviļņu krāsni, nav pilnīgi nekāds brīnums, ka jūsu bezvadu tīkls sāk ļukot. Un tad ir vēl viena tā paša IEE 802.15 standarta modifikācija, kas ir paredzēta vēl mazākiem attālumiem un mazākām jaudām. Arī tas pats izdaudzinātais Bluetooth standarts patiesībā izmanto šos pašus principus, viņš tikai piemērots mazākām distancēm un mazākai jaudai. Un ir arī tādi sensoru tīkli, kuras pamatā izmanto rūpnieciskās iekārtās un konstrukcijās, kur digitalizētā veidā pārsūta dažādu devēju datus par temperatūru, par spriegumu, par ātrumu un visādām tādām lietām. Un ja mēs skatāmies uz tādu karti, kur ir pa vertikālo asi datu pārraides ātrums un pa horizontālo asi paredzētais darbības diapazons, tad tā tendence diezgan interesanta, kad balstoties uz iepriekšējo pieredzi, domā jaunas standartus, kuriem ir gan lielāks datu pārraides ātrums, gan arī lielāks darbības diapazons. Un te nu var apstīties lielākām diapazonam, darbības attālumam, kā ir mainījušās mobilo telefonu paaudzes, otrā paaudzes, trešā paudze uzlabota, 4. paudze, un kā, piemēram, palikuši arvien ātrāki arī iekšējām telpām paredzētie bezvadu tīkli. Un, lai arī pamatprincipi bezvadu un vadu tīkliem ir līdzīgi, tomēr bezvadu tīkliem ir daudzas zīmīgas atšķirības no vadu tīkliem, un galvenā atšķirība ir tāda, ka raidītāju sūtīto signālu uztvērējs nevienmēr saņem nemainītu, ļoti bieži saņem stipri savādāku. Vadu tīkli strādā kā viļņvadi, un praktiski jebkurš raidītājs, ko noraida, visi pievienotie uztvērēji
saņem šo pārraidīto signālu praktiski nemainītā veidā. Un tur darbojās sarežģīta viļņu fizika, ar to var stipri iedziļināties tad, ja jūs difu vienādojumus rēķinat un Maksvela teorijās iedziļināties. Mēs to neapskatām, mēs apstīsim tikai to, kas slikts var tādos bezvadu tīklos notikt. Un bezvadu tīkliem ir divas svarīgākās īpašības. Viena ir signāla trokšņa attiecība, ko normāls dators, normāla operētāja sistēma arī parāda ar dažādām diagnostikas programmām. Un otrs savukārt ir bita kļūda attiecība. Tas savukārt norāda proporcionāli, cik daudz biti no visa pārraidītā datu apjoma ir saņemta ar kļūdām. Un tā kā bezvadu tīklos par datu nesēju izmanto ēteru, tad svarīga īpašība ir tāda, ka šī pārraidītā signāla jauda dilst proporcionāli attālumu kvadrātam, apmēram proporcionāli attālumu kvadrātam. Kāpēc tas ir tā? Ja mums ir kaut kāds apmēram punktveida avots, un viņš raida plaknē, vienmērīgi uz visām pusēm, tad signāla kopējais stiprums ir tāds, kādu tas raidītājs raida. Un jo tālāk mēs viņu ejam, viņam ar to pašu sākotnējo spēku ir jāpārklāj arvien lielāks perimetrs. Un tāpēc tā viņa sākotnējā jauda tiek vienmērīgi izsmērēta un paliek arvien mazāk proporcionāli attālumu kvadrātam. Tas nav pilnīgi precīzi dažādu fizikālu efektu dēļ, jo pirmkārt antenas neraida precīzi plaknē, viņas var raidīt arī tādā puslodē, viņas var raidīt nevis plaknē, bet ar virzītu staru. Un līdz ar to ir tā, ja antenas raida virzītu staru, tad signāla jauda dilst nedaudz lēnāk nekā proporcionāli attālumu kvadrātam. Ja raidītu pa absolūti precīzu staru, tad pilnīgi skaidrs, ka signāla jauda vispār nediltu. Viņš varētu bezgalīgi tievu, bezgalīgi garu staru aizraidīt ar tādu pašu jaudu. Piemēram, lāzeri, kas ir ļoti virzīts stars, viņam ļoti ilgstoši signāla jauda nedilst. Un savukārt, ja antena ir pietiekami tuvu zemei, tad ļoti liela daļa signāla, kas atsitās pret zemi, atstrojās pret zemi, tālāk aiziet pasaules telpā. Un ja vien mēs nelidojam ar lidmašīnu, tad tā radioviļņu daļa mums, protams, nav izmantojama. Un tāpēc, jo zemāk atrodas antena, jo mazāk ir proporcionāli viņas jauda, jo lielākā daļa viņas spēka aiziet gaisā. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, bāzes stacijas ceļ kaut kādos torņos. Viena no svarīgākām fizikālo efektu lietām ir tāda, ka signāls no sūtītāja līdz uztvērējam nonāk pa daudziem ceļiem. Piemēram, mums te ir kaut kur bezvadu tīkla bāzes stacija, raidītājs un mūsu dators uztvērējs, un tas atrodas kaut kādā telpā. Tad, protams, tas signāls var nonākt pa visīsāko ceļu tiešā redzamībā. Bet daļa no signāla, tā kā tās antenas nav starveidīgi virzītas, izplatās arī kaut kur gaisā un atstrojas pret griestiem. Un tā var daudzkārt šī atstaroties, un līdz ar to beigās tas uztvērējs saņem nevis tikai vienu signālu, bet viņš saņem šī signāla kopējo summu, interferenci ar to visātrāk pārraidīto signālu daļu un ar viņu kaut kādiem kavējumiem un nobīdēm. Līdz ar to tas uztvērējs saņem nevis dzidru sākotnējo signālu, bet vairāk vai mazāk izsmērēt to sākotnējo signālu atkarībā no tā, cik daudz un dažādi garuma ceļi starp to raidītāju un uztvērēju ir iespējami. Interference pēc būtības ir viļņu summēšanās. Vai jums atceraties no fizikas mācīšanās, kā viļņi summējās? Viļņu summēšanai ir tāda zīmīga īpašība, ka viņi nevis vidējojas, bet viņi vai nu saskaitās, vai nu atņemās, atkarībā no tā, kādā fāzē dažādi viļņi satiekās. Ja mēs raugamies uz jūras virsmu, piemēram, mums ir kaut kur krastam izvirzīts mols uz priekšu, un tad tur izveidojas tāds leņķis, kurā viļņi var atstroties pret krastu, pret molu un atpakaļ. Tad tur var redzēt interferences sainu, ka tie viļņi, kas satiekās un viņi ir fāzē, viņi pastiprina viens otru. Ja viļņi ir pretfāzē, tad viņi
pavaina viens otru un veidojās tā saucamie mezgli un blīzumi. Mezglos nekas nekustās, bet blīzumos tie viļņi svārstās divreiz vairāk. Un tas ir diezgan svarīgi, jo, piemēram, ja mums datoram īsti labi bezvadu tīkls neiet, un viņš raida apmēram 3-4 GHz diapazonā, tad šie stāvu un blīzumu viļņa garums ir cik liels? 10 cm. Tad jūs varat pa 10 cm šurpu turpu 20 cm pabīdīt datoru, un iespējams, ka jums bezvadu tīkls strādā stipri labāk. Un šāda viļņu saskaitīšanās notiek visur un nepārtraukt. Pie mums nāk radioviļņi no rūpnieciskām iekārtām, no kosmosa un no citurienes, bet, protams, lielāko ietekmi atstāja tie stiprākie avoti. Un tad to interferenci var sadalīt divās daļās. Viena ir ārēja interference, tas ir tad, ja tajā pašā diapazonā strādā kāds ārējs avots. Un, kā jūs teicu, bezvadu tīkliem nopietnas konkurence ir mikroviļņu krāsnes. Un iekšējā interference ir tad, kad savstarpēji sacenšās tā paša tīkla dažādas iekārtas, piemēram, dažādi pārnēsājumie datori. Un tad, ja ir šāda iekšēja interference, to sauc arī par sadursmi, kad tā viena tīkla ietvaros ir sadurušās dažādas intereses. Un bezvadu tīklu standartus izstrādājot, ir jāsadzīvo to, kad ir diezgan būtiski zudumi signālam ceļā, ka ir iespējami tā paša signāla interference pašam uz sevi, jo viņš var izplatīties pa dažādu garumu ceļiem. Un vienīgais, ko var ar protokolu tā labi ierobežot, ir šī iekšējā interference, jeb sadursmes starp dažādām iekārtām tajā pašā tīklā. Un ar to tad arī tas 802.11 standarts ir pietiekami interesants. Ja mēs skatāmies uz to raidītāju un uztvērēju darbības diapazoniem, mēs varam apstīties kaut kādā mobilā telefona kartē, kur ir viņu bāzes staciju pārklājums. Un tad, kad viņiem tā bāzes stacijas sākotnēji tika ieviestas, tur vēl precīzi mērījumi nebija veikti, tad tās kartes tika apzīmētas ar šādiem ideāliem aplīšiem. Un pieņemot, ka jauda pietiek tik tālu, ka tiešā redzamība ir tur, ka tad tas pārklājums varētu būt tāds reāli, dēļ dažādiem šķēršļiem, atstarošanos un tam līdzīgi. Katra tā iekārtas darbības diapazons var būt ārprātīgi samergzglots un sarežģīts. Un, ja mēs skatāmies pārklājumu karti, tad mūsdienās mobiliem telefoniem kaut ko tādu arī rāda, kur ir veikti faktiskie mērījumi, kurus ietekmē kalni, ielas, meži, dažādas rūpnieciskās iekārtas, kur ir pārbaudītā signāla kvalitāte, un tad tur tie darbības diapazoni ir stipri savādāki. Un vēl, tā kā notiek signāla interference, tad arī viena šāda darbības diapazona iekšienē tas signāla jauda nekrītās vienmērīgi. Tipa mēs pamazām attālinamies no raidītāja, un mums signāls vienmērīgi paliek vājāks un vājāks. Un tā, ka mēs gribam uztvert kaut kādus sakarīgus datus, mums ir galvenais, lai signāls ir pēc iespējas lielāks par troksni. Troksni var pieņemt, ka viņš ir kaut kāds nemainīgs, un tad jau mums lielāka ir šī signāla trokšņa attiecība, jo mums tas bezvadu tīkls strādā labāk. Faktiski signāls dilst aptuveni proporcionāli attālumu kvadrātam, bet atkarībā no tā, kādi tur ir šķēršļi un citas fizikālās vides ietekmes, varbūt tā, ka ir kaut kādi lokāli kāpumi un lokāli kritumi. Un tāpatās arī troksnim var būt kaut kādi lokāli kāpumi un lokāli kritumi. Un tāpēc bezvadu tīklos jūs varat paiet tur pusmetru, metru citā virzienā, un tā signāla trokšņa attiecība var diezgan būtiski mainīties. Un tātad kontrolējot datu pārraides bitu kļūdas, galvenās divas lietas, kas jāņem vērā, ir signāla trokšņa attiecība. Un troksnis ir visi citi signāli, kas mūs neinteresē. Un troksnis ir vājāks, jo tas tīkls strādā labāk, un bitu kļūda attiecība ir pēc iespējas lielāka. Mums ir pēc iespējas vairāk biti pārraidīti ar mazāku kļūdu daudzumu. Un te parādās interesants paradoks. Ja mums ir viens raidītājs un viens uztvērējs, un visu pārējo viņi uzskata par troksni, viņi varētu panākt labāku rezultātu, ja abi divi raidītu stiprāk, jo tad signāls būtu stiprāks par pārējo troksni.
bet tā kā troksnis ir arī visi citi signāli, kas mums tobrīd neinteresē, tad tas nav tik viennozīmīgi, jo pirmkārt signāla raidīšana vairāk tērē tās pārnēsājumās iekārtas akumulātoru. Tas nozīmē, ja jūs gribat labāk raidīt un uztvert, jums ātrāk tērēsies baterija. Un tad, kad tas signāls ir stiprāks, tad tie tīkli savstarpējie dalībnieki arī vairāk traucē viens otram, jo lielāks ir darbības diapazons, jo vairāk konkrēta apgabalā ielien iekšā konkurenti. Un tad atkal var sākties tāda bruņotā sacensība. Ja viens raida spēcīgāk par pārējiem, tad citiem arī jāraida spēcīgāk, un visi mēģina raidīt spēcīgāk, un beigās visiem baterijas dilst vairāk, bet kopējais troksnis tāpatās ir pārāk liels, lai kaut ko labi sadzirdētu. Un tāpēc daudz vairāk pievērš tam, kā kompensēt kļūdas un kā izveidot tādus pietiekami noturīgus datu pārraides algoritmus. Apskatīsim dažus no interesantām 802.11 protokola īpašībām, ar ko tas, piemēram, atšķirās no Etherneta. Un tas 802.11, tas ir tas Wide Fidelity, jeb Wi-Fi tīkls. Viņam galvenās iesaistītās personas ir tādas, ka pirmkārt šie tīkli paredzēti ierobežotiem apgabaliem. Tas ir pēc standarta daži 10 metru, retos gadījumos varbūt daži 100 metru. Un katram šim apgabalam ir paredzēts viens kaut kāds pieejas punkts, jeb access points, kuram ir iestatīts noteikts pārraidīšanas uztveršanas kanāls, kā mēs pievērsīsimies vairāk bišķiņu vēlāk. Un viņš savā apgabalā periodiski veic apraides ziņojumu, viņš paziņo par sevi, paziņojot savu to SSID, Service Set Identifier un MAC adresi. Un ja viņš to dara, tad šis pieejas punkts ir redzams. Ja viņš to nedara, tad viņš ir neredzams, un jums jāzina, ka tāds patiesībā ir, jo ja jūs viņam sāksiet raidīt, tad viņš tik tiešām arī uztvers. Un tajā bezvadu tīklā pievienotie datori mītnes periodiski skenē ēteru, visus pieejamos kanālus un skatās, kādi pieejas punkti viņam tobrīd ir pieejami. Tā kā tā apraides ziņojumi netiek veikti ļoti ātri, tad nav nekāds brīnums, ka jūs pilnu kopainu pa tiem pieejamiem bezvadu tīkliem varat iegūt tikai kaut kā dažu minūšu laikā. Es ceru, ka to jūs esat arī pamanījuši, ka tas nenotiek momentā. Pēc tam, ka jūsu dators jau zina, ka šajā vietā tāds kaut kāds tīklis ir, tad viņš to, protams, izdara ātrāk, jo viņš izmanto iepriekš gūtas zināšanas, bet, sākotnēji tas arī diezgan ilgi. Un konkrētās mītnes var aktīvi meklēt tiem piekļuves punktiem, viņš vienkārši var pieprasīt, vai kāds tur neatrodās. Tas, piemēram, tad, ja tas access points, tas bezvadu maršrutētājs ir, tā teikt, neredzams, viņš pa sevi neziņo. Vai arī viņš var pasīvi vienkārši vērot, kas tajā bezvadu tīklā notiek, kādi pieejas punkti par sevi paziņo un kādu no tiem izmantot. Un, protams, pārsūtot viens otram datus, viņi apmainās līdzīgi kā Ethernet standartā ar šiem te 802.11 kadriem. Un tie kadri no datu formāta ir absolūti līdzīgi kā Ethernetam. Tur ir raidītāju MAC adrese, saņēmēju MAC adrese, šādas tādas kontrolas summas un visas citas lietas. Atšķirībā no Etherneta tur ir dažas īpatnības. Pirmkārt tas, ka Ethernetā visi raidīja un klausījās, un pirms raidīšanas arī bezvadu tīklā sūtītājs klausās, bet tas algoritms, ko viņš ievēro, kad klausīties, kad raidīt, ir bišķiņ sarežģītāks, jo ir diezgan liela problēma, kā noteikt sadursmes. Un sadursme ir tad, kad divi raida vienlaicīgi un viens otram tā traucē. Tad galvenā problēma, kas ir atšķirīgs bezvadu tīkliem no vadu tīkla, ir tas, kādā veidā viņi tiek galā ar sadursmēm, kad divi raidītāji traucē viens otram. Pirmā problēma ir tā, ka ir tā saucamie neredzamie mezgli. Ja mums ir 3 iesaistītās personas, A, B un C, un tie ir gan raidītāji, gan uztvērēji, tad A darbības diapazonā B iekrīt, un C darbības diapazonā arī B iekrīt, bet C darbības diapazonā neietilpst A, un A darbības diapazonā neietilpst C. Piemēram, ja šī bāzes stacija, tad A, C nekādā veidā neredz. Viņš redz tikai to, ko sūta un saņem B. Un tātad A un B
gadījumā, ja abi divi raida vienlaicīgi, viņi to nepamana atšķirībā no vadu tīkla. Jo vadu tīklā zuduma praktiski nekāda nav. Tajā brīdī, kad es raidu, ja kāds cits raida, es uzreiz redzu, ka kopējā signāla summa no manis raidītā un kanālā uztvertā atšķirās, tātad raida vēl kāds. Bet bezvadu tīklā tajā brīdī, kad es raidu, es nemanu, ka ēterā ir vēl kāds raidītājs, jo tā cita raidītāja raidītais signāls, manām ausīm nav uztverams. Un līdz ar to pārraides brīdī klausīties nesēji nav nekādas jēgas, jo jūs no tā neko nevarat izsacināt. Ja A un C raida vienlaicīgi, tad B tik un tā uztvers tikai jucekli, bet C nav vērts klausīties tajā brīdī, ka viņš raida, jo A signālu viņš tāpat nesadzird, un arī otrādi, kad A raida, viņam nav vērts klausīties, jo viņš nesadzirdēs C signālu. Tā ir galvenā problēma, ka nevar kā vadu tīklā vienkārši pumpēt tajā nesējā savu signālu un skatīties, kāds patiesībā nesējā ir signāls. Tipā, ja rodās kaut kāda starpība, tad raida vēl kāds un to var uzreiz pārtraukt. Un tāpēc ir īpašs protokols, kā ar šo lietu tiek galā. Otra lieta ir tāda, ka ir redzami mezgli, kas potenciāli varētu traucēt viens otram, bet patiesībā neraida. Ja mums ir kaut kāds B, kas sūta signālu A, un viņa darbības diapazonā ietilpst arī mezglis C, tad C, protams, šo B raidījumu dzird. Bet C patiesībā iespējams grib raidīt uz pavisam citu punktu D, un tagad ir pavisam savādāk pretruna nekā tas ir vada tīklā. C sadzird, ka raida A, un ja viņš ievērotu standartā Ethernet paņēmienu, viņš tajā brīdī neraidītu, jo kāds cits tajā brīdī raida. Bet patiesībā tā kā C raida priekš D, un D savukārt tā signālu neuztver, tad C patiesībā var pilnīgi droši raidīt. Un tad, ja būtu tas standarta realizācija tāda prasta, ka tajā brīdī kāds no raidītājiem un uztvērējiem neraida tāpēc, ka viņš sadzird citu raidītāju, tad vienkārši pieejamais bezvadu tīkls netikt efektīvi izmantots. Un tāpēc tai standartā jāliek tādas lietas, ko darīt, ja sadzird citu raidītāju un izlemt, vai tomēr raidīt vai neraidīt. Un tad galvenie bezvadu tīkla sadarbības paņēmieni ir tādi, ka atšķirībā no vadu tīkla nepastāv globālas sadursmes. Vadu tīklā, kurā zudumu praktiski nav, ja mums ir sadursme, tad sadursme ir visā pieejamā tīklā. Bezvadu tīklā, tā kā raidītais signāls salīdzinoši strauji dilst, sadursmes vienmēr ir tikai kaut kādā konkrētā ģeogrāfiskā apgabalā. Un dažādi uztvērēji var uztvert dažādus signālus, un dažādi raidītāji savukārt var sadzirdēt vai saredzēt, kā jums liekas, vai raidītāji un uztvērēji redz viens otru vai dzird viens otru. Tas ir interesants jautājums. Un svarīga īpašība ir tā, ka reāls sadursmes, kas tik tiešām kropļo datus, rodas uztvērējā, nevis raidītājā. Tad sadursme nav raidītāja problēma, sadursme ir uztvērēja problēma. Un līdz ar to jārūpējas tikai par to, lai uztvērējs var raidītāju sadzirdēt, bet nav svarīgi par to, vai raidītājs var sadzirdēt vēl kādu. Tik ilgi, kamēr signāls nesajaucas pie uztvērēja. Un tad protokola mērķi ir galvenais noteikt, vai uztvērējs var sadzirdēt raidītāju, jo kolīzija ir uztvērēja problēma, nevis raidītāja problēma, un nodrošināt, kad uztvērējs var pateikt raidītājiem, ka kāds traucē uztvērējam, tad uztvērējs var pateikt raidītājiem, lai viņš paklusē, gadījumā, ja viņš tam traucē. Un līdz ar to tad galvenais princips ir līdz sadursmēm nemaz nenonākt. Un tā kā sadursmes ir grūti redzēt, tad klausās nesēju, un ja nesējs ir aizņemts, līdzīgi kā Ethernetā, izvēlās varbūtīgu skaitli, un pēc tā izvēlētā varbūtīgā skaitļa pirms raidīšanas nogaļa tik raidīšanas logus vai tos bezvadu tīkla kadrus, kāds skaitlis bija izvēlēts. Ja radās sadursme, tad pārraidi atkārto, izmantojot to bināro eksponenciālu atkāpšanos. Tipa, ja tīkls bija aizņemts tāpēc, ka ļoti noslogots, tad ar katru nākamo reizi tas raidītājs centīsies raidīt retāk un retāk. Un izmanto īpašu uztvērēju apstiprinājumu, kā paziņojumu tam, ka sadursmes nebija, ka uztvērējs to attiecīgo tīkla signālu kadru ir veiksmīgi saņēmis.
Un interesanti tad jautājums tāds, kā var saņemt apstiprinājumu, ja nesēja klausīšanos neveic. Tad te mums ir uzzīmēta laika diagramma bezvadu tīklam, kas saucās media access with collision avoidance, tad vides, jeb nesēja pieejamība ar sadursmi novēršanu. Tātad te mums ir laika asis, kur ir sūtītājs un uztvērējs un cits sūtītājs. Un pirms jebkuras pārraides, raidītājs vispirms noraida kadru signālu vēlos sūtīt. Angļu valodā request to send, RTS, un paziņo arī gaidāmās pārraides garumu. Un tad šis signāls ten pamazām aiziet līdz uztvērējam, un viņu sadzird arī kāds cits raidītājs. Ja uztvērējs šo kadru saņēma, tad viņš pretī noraida atsevišķu kadru clear to send, žargonā to varētu tulkot gaisa tīrs. Ja šis pirmais raidītājs to gaisa tīrs kadru ir saņēmis, tad viņš nosūta savus datus. Un uztvērējs savukārt nosūta apstiprinājumu kadru, ka viņš šos sūtītos datus ir saņēmis. Tātad līdzīgi kā TCP protokolā, kas strādā augstākā datu pārraides slānī, izmanto ziņojumu apstiprināšanu. Tikai atšķirība no TCP protokola, šeit tiek apstiprināta nevis interneta pakešu saņemšana, bet tiek apstiprināta tā bezvadu tīkla kadru saņemšana. Tātad ir līdzīgs sadarbības modelis, tikai nevis tajā transporta slānī, bet fiziskajā slānī. Un tātad šeit ir parādīta tā ideālā pasaule, kādā veidā sadarbojās sūtītājs ar saņēmēju. Gadījumā, ja ir citas iesaistītās personas un citi tīklā iesaistītie mezgli uztver to vēlos sūtīt, ready to send signālu, bet nesaņem clear to send, jeb gaisa tīrs paketi, viņi raida. Jo tad var pieņemt, ka pirmā raidītāja darbības rādījus neiesniedzas tā otrā raidītāja darbības rādījusā. Tad viņi pieņem, ka tad viņi viens otram netraucē. Līdzīgi, ja citi mezgli uztver to vēlos sūtīt, ready to send, un nesaņem clear to send, jeb gaisa tīrs paketi, viņi arī sūta, jo iespējams, ka pirmā raidītāja darbības rādījus neiesniedz šī otrā raidītāja darbības rādījusā. Vienīgais problēma, kāda var būt, ja gadījumā kādreiz šāds kadrs pazūd, tad tas var pieņēmums būt nepareizs. Gadījumā, ja to paketi gaisa tīrs, jeb clear to send kadru saņem, tad pārējie raidītāji klusē un gaida līdz ir beidzies ieplānotais kadra loks, jo tad viņi acīm redzot var pieņemt, ka viņi ir redzami konkurenti viens otram un ka viņi var traucēt viens otram. Kā tas izskatās tādā nevis laika asī, bet bildītē, kad B raida C, tad tie soļi ir sekojoši. Vispirms B noraida mezglam C, to vēlos sūtīt kadru, request to send, A šo kadru uztver, tas ir tas konkurents, un uzgaida kaut kādu laiku, lai ļautu C atbildēt. C atbild B, ka gaisa tīrs, clear to send, tad, piemēram, kaut kāds D uztver gaisa tīrs un uzgaida, lai B varētu pārraidīt datus. Un B raida C. Tātad ar šādu, līdzīgi kā TCP protokolā, paziņojumu, kad vēlos sūtīt, apstiprinājumu, kad var sūtīt, var panākt to, ka konkurējoši raidītāji koordinēt viens otru darbību un viens otram netraucē. Ja mēs skatāmies tālāk, kā strādā bezvadu tīkli, tad mūsdienu bezvadu tīklos ir ieviesti tā saucamie kanāli. Un kanāls ir īpaši izdalīta šaurāka frekvenču josla, kurā var raidīt un uztvert no tā kopējā izdalītā diapazona. Te ir minēti dažādi standarti dažādiem bezvadu tīkliem, ir pateikts, kāda ir nesēja frekvence un cik daudz tā nesēja frekvence var mainīties uz augšu uz leju, kodējot to pārraidāmo signālu. Un tajā iespējamā joslā var izdalīt vairākas apakšjoslas, tā saucamos kanālus, kurā var raidīt un uztvert neatkarīgi. Un tajā brīdī, kad mēs ieviešam it kā vienā tīklā dažādus kanālus, tad mēs
sadursmes esam novērsuši pilnībā, jo gadījumā, ja fiziski tuvu atrodošies mezgli katrs raida savā kanālā, tad patiesībā viņi netraucē viens otram. Viņi var ļoti brīvi atfiltrēt sev vajadzīgo signālu no sev nevajadzīgā signāla. Un tādā veidā tā iespējamā tīkla caurlaidspēja paliek daudz lielāka. Ja sadala divās daļās, piemēram, tad datu pārraides ātrums praktiski dubultojas. Un tas ir taisni viens no veidiem, kā bezvadu tīkli paliek arvien ātrāki, jo šajos bezvadu tīklos pieejamos diapazonos ievieš arvien vairāk kanālus. Un tajā 802.11 jaunākajās versijās, tātad katram pieejas punktam ir iespējams iestatīt ar roku vai izvēlēties automātiski konkrētu kanālu, kādā viņam raidīt. Vai kāds no jums ir mājās konfigurējuši bezvadu maršrutētāju? Un tur ir viena lieta, kur pateikts, kurā kanālā viņam raidīt un uztvert. Var iestatīt ar roku, un to dara parasti organizācijās, kur var tādā korporatīvā, hierarhiskā līmenī šos kanālus koordinēt. Ja tā jums ir daudz dzīvokļu māja, kurā jūs parasti kaimiņi nekoordinē savas darbības, neiet taču kaimiņiem pie durvīm, nezināt, vai es ņemšu 5. kanālu, tu ņemsi 6. Tad parasti atstāja automātisku izvēli. Ar automātisku izvēli ir tāda nelaime, ka mēs zaudējam zināmu daļu laika, kamēr tie bezvadu maršrutētāji savstarpēji vienojās, kuru kanālu izmantot. Un tur, kamēr viņi par to vienojās, var būt zināms juceklis. Un lielākai tiesai bezvadu tīklu plašu, ko izmanto, nav tā saucamais pilnais dupleks. Tur dažādu fizisku ierobežojumu dēļ ir tā, ka bezvadu tīklā raidītājiem jābūt ļoti jaudīgam, bet uztvērējiem ir jābūt ļoti jūtīgam. Un līdz ar to, ja nestrādā dažādos kanālos, tad principā nav iespējams vienlaicīgi raidīt un vienlaicīgi uztvert, jo tad tas uztvērējs, protams, vislabākā veidā uztver pats sevi, pats tajā fiziskajā tīkla platē atrodošos raidītāju. Un tāpēc bezvadu tīkla atšķirībā no vadu tīkla vienlaicīga gan pārraidīšana, gan uztveršana praktiski nav iespējama, ja neizmanto dažādus kanālus. Un ja mēs raugāmies uz nākotnes iespējām, tad viena no interesantām nākotnes pieejām ir tā saucamie daudzlēkumu tīkli. Angļu valodā tas ir multi-hop networks. Un daudzlēkumu tīkli, ja mēs raugamies klasisko lietu pasaulē, tad arī transporta satiksmes tīkli ir daudzlēkumu tīkli. Un viņi no viena avota līdz kaut kādam mērķim nonāk daudz lēcienu veidā. Mēs to preci varam tur vest ar automašīnu, pēc tam ar kuģi, pēc tam ar lidmašīnu, pēc tam atkal ar kuģi, pēc tam ar automašīnu, kamēr viņi nonāk vajadzīgā vietā. Šādu daudzlēkumu tīklu izmanto arī sensoru tīklos, kur norit periodiska datu pārraide. Sensoru tīkli ir tādi specializēti datu pārraides tīkli, kurus pārauga dažādus ķīmiskos procesus, fiziskos procesus, sarežģītas konstrukcijas un iekārtas, kur vienkārši regulāros intervālos mēra temperatūru, piemēram, atomreaktorā spiedienu, neutronu plūsmu un visādas tādas lietas. Un arī tad, lai to tīklu būtu realizēta vienkāršāk, šādu datu pārsūtīšanu no vienas iekārtas uz nākamo pa tādiem vilcieniņiem arī izmanto. Un ir eksperimenti, kā šādu daudzlēkumu tīklu varētu izmantot interneta koplietošanai. Jo interesanta lieta ir tāda, ka tajā brīdī, ka mums ir liela pilsēta un mums ir pilns ar mobilajiem telefoniem, tad parādas jautājums, vai mums vispār nepieciešama bāzes stacija, tik daudz, kā viņas ir tagad. Jo mēs, ja izmantojam tādus daudzlēkumu tīklus, mēs varētu sazvanīties no vienas vietas uz otru, tikai izmantojot katru ceļā esošo mobilo telefonu kā raidītāju un uztvērēju. Mēs varam spēlēt klusos telefonus ar mobilajiem telefoniem. Vai zinat, kādi ir šī brīža ierobežojumi tam, lai tādu daudzlēkumu tīklu izmantotu? Lai jūs sazvanītu tur Jāni un Pēteri, nevis no šī telefona uz bāzes staciju un no bāzes stacijas uz šo telefonu, bet sazināties caur citiem telefoniem. Praktiski tikai viens akumulātori, jo tajā brīdī, ka mēs paši nezvanām, bet caur mūsu mobilo telefonu tiktu pārraidīt kaut kādu datu, lai tur Jānis ar Pēteri var sarunāties. Protams, mūsu mobilais telefons strādā gan uztveršanas, gan raidīšanas režīmā, viņam akumulators tērējas daudz vairāk. Un līdz ar to pagaidām mums nav ekonomiski izdevīgi
nodrošināt mūsu kabatās esošos telefonus, lai viņi ir kā mazas bāzes stacijas kaut kādiem mums pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem. Bet tajā brīdī, kad akumulātora problēma ir atrisināta, ļoti iespējams, ka pilsētās, kur ir liela telefonu koncentrācija, tāda daudzlēkuma tīkla varētu strādāt pat optimālāk nekā ar tādām bāzes stacijām. Un tad daudzlēkuma tīkla princips ir ļoti vienkāršs. Ja mums ir daudzi mobilie telefoni, vai arī mēs to gribam ieviest, ir daudz personālie datori, kuriem bezvadu tīkla plates, mums kaut kur ir avots un mums kaut kur ir mērķis, tad, izmantojot to daudzlēkuma tīklu, mēs vienkārši sameklējam īsāko ceļu caur citiem datoriem, kā mēs varam pārraidīt datus no avota līdz mērķim. Kā tas izskatās teorētiskajā modelī? Ja mums ir kaut kādi pārsūtāmie dati, mēs viņus sadalām kaut kādās paketēs, un tās paketes pa vienai pārsūtam no viena tīkla uz otru. Un viss strādā ļoti ideāli. Mēs varam pārpumpēt. Patiesībā tas notiek daudz sarežģītāk, jo, ja mēs skatāmies faktiski, kā tas notiek, nevis idealizēto modeli, tas ir daudz sarežģītāk. Jo pirmā problēma ir tā, ka tas punkts A nevar vienlaicīgi izmantot saiti ar punktu S un vienlaicīgi izmantot saiti ar punktu B, jo tas ir kopīgs kanāls, ko viņš izmanto. Viņš var vai nu tikai uztvert no S, vai nu tikai raidīt B. Un tāpēc atkal šajos arī daudzlēkuma bezvadu tīklos ir tā pati princips, ka tajās vietās, kur mums pārklājās tie raidīšanas un uztveršanas apgabali, ir jākoordinē darbības. Un tad vienam ir jāsūta tas vēlos sūtīt, otram jāsūta gaiss ir tīrs, un šajos bezvadu tīklos notiek daudz sāncensības. Visi šie tajā daudzlēkuma tīklā savstarpēji sacenšās. Un līdz ar to faktiski tā pārraide notiek daudz sarežģītāk. Pirmkārt, pirmais sūtītājs aizsūta vēlos sūtīt kadru, viņam atbild, tagad gaiss ir tīrs, var sūtīt. Viņš aizsūta vienu datu paketi. Tālāk nākamais punkts pārsūta kadru vēlos sūtīt, viņam B kādu brīdi atbild, ka tagad var sūtīt, pārsūta nākamo paketi. Un tādā veidā ar šādu diezgan sarežģītu sadarbību tās datu paketes tie kadri ceļo viens uz otru. Ceturtā problēma ir tā, ka ja mēs gribam garantētā veidā pārsūtīt datus, piemēram ar TCP protokolu, tad TCP protokola līmenī arī tiek sūtīti apstiprinājumi. Atceraties, lai mēs garantētu zināt, ka dati ir nosūtīti, saņēmējiem jāsūta apstiprinājums, ka tie dati ir saņemti, tie dati ir saņemti, tie dati ir saņemti. Un tad, lai arī loģiskā līmenī mums tā plūsma ir tikai vienā virzienā, mēs savstarpēji sazinoties tie datori tīklā sūta vienā virzienā vajadzīgo datu paketes. Tajā brīdī, kad pirmā datu pakete ir sasniegusi savu mērķi, to bezvadu tīkla galu, tad pretējā virzienā tiek raidītas citas datu paketes, citi bezvadu tīkla kadri, kur tiek sūtīti apstiprinājumi. Un līdz ar to šāda te datu kaudzītes pārraidīšana patiesībā ļoti netriviāla nodarbe, jo pienāk kāds brīdis, ka mums ir jāpārraida dati abos virzienos. Un tad patiesībā tas juceklis ir diezgan liels, kurā brīdī kādu datu paketi var nosūtīt vienā virzienā, kurā brīdī kādu apstiprinājumu paketi var nosūtīt otrā virzienā, un tas viss notiek diezgan sarežģīti. Mācība no tā ir tāda, ka tādu neplānotu daudzlēkumu tīklu ir salīdzinoši grūti izveidot pietiekami efektīvā veidā, bet nākotnes iespējas tam ir. Viena no ārējām nepieciešamībām ir izstrādāt daudz jaudīgākus akumulātorus, lai mums nebūtu jāuztrauc par to, ka mūsu telefona akumulators tērējās, lai nodrošinātu mums nepazīstamu cilvēku sarunas, vai arī mūsu datora akumulatori tērējas, lai nodrošinātu internetu mums nepazīstamiem cilvēkiem. Un otra lieta ir tā, kad ir vēl jāpiestrādā pie tā, lai izstrādātu pietiekami efektīvus algoritmus, kā šādi te neplānoti tīkli var labi strādāt. Un šīs dienas lekcijas apkopojums ir tāds, ka bezvadu tīkli nebūtu nav vienkārši.
Un, ja mēs tajā fiziskajā slānī iedziļinamies, tad par to var iedziļināties pamatīgi un aizstāvēt doktora disertācijas. Tā ir sadalīta daudzpieejas problēma, tad tas nav vienkāršā vienā punktā atrisināms, jo ir gan neredzami mezgli, kur mēs neredzam, ka viņš traucē, bet viņš traucē, un savukārt ir redzami mezgli, kurus mēs redzam, bet kas patiesībā mums netraucē. Un interesanta lieta ir tāda, ka ja mums, piemēram, kaut kādās pilsētās bezvadu tīklus nodrošināt pietiekami lielā skaitā un daudzumā, tad principā ar esošiem protokoliem pilnīgi pietiekami, lai mēs varētu jebkurā vietā nodrošināt bezvadu interneta pieeju. Tātad tās standartizācija, izstrādātie algoritmi ir pilnīgi pietiekami, lai mums ar internetu nebūtu problēmas jebkurā pasaules daļā. Vienalga, vai mēs izmantojam tur 3G vai 4G vai arī Wi-Fi kaut kādus atrisinājumus, principā tas ir iespējams. Nav tā, ka mums pienāk kaut kāda globāla kataklizma, kad bezvadu tīkli var palikt tik daudz, ka tas viss sāks nestrādāt. Nu, un tad tā nākamā principiāli savādākā paudze, kā to varētu darīt, tad, kad atrisina koordinēšanas problēmas un atrisina akumulātoru problēmas, tas ir veidot šādus daudzlēkuma tīklus, kas atkal ir vienranga tīkls, kur ir laba lieta, ka katrs lietotājs dod savu devumu un nav telekomiem tur jātaisa tik milzīgi daudz bāzes stacijas, bet kā jau jebkurš vienranga tīkls, tāda tīkla koordinācija ir vēl. Nu, es ceru, ka jūs sapratāt bišķiņu vairāk, kāpēc bezvadu tīkls ir daudz gļukaināks par vadu tīklu.